Nu tā, labdieniņa. Mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, kuri tika uzdoti man. Rakstīt man nepatīk. Un nevēlos, tāpēc es labāk stāstu runājot. Mēģinu mācīties pļāpāt. Nu tā, viens jautājums bija, kādi jātaisa, kādi būri jātaisa ir vistām, teiksim, cik tur platība liela, vispārējais, nu nezinu. Kaut kad runāja, ka puskvadrātmetrs vajadzīgs, vēl kaut kādas normas. Es skatos, lai viss, jo es audzēju tādā kvadratūrā, lai viss justos daudz maz ērti un pašam būtu daudz. Nu tā, teiksim tā, ka tu skaties un tev liekas, ok, viss te pašsajūti labi. Tātad šāds te būris viens, jā, kaut kur 1,5–2 metri, nu cik tas ir 3 kvadrātmetri plus mīnus. Šeit dzīvo atsevišķi ģimenes pa šķirnēm, un daudzums. Daudzums šādā ir, principā 5 putniem jau, 5 putni jau man nepatīk. Parasti dzīvo 3 līdz 4 putni. Šķirnes putniem un labas kvalitātes, teiksim, ģimeni, ka to es atlasīju, tev nemaz vairāk putnu nav. Tā kā tā, tas ir par izmēru, jā, par dezinfekciju es negribu neko stāstīt, es varu vienīgais pateikt, ka es dezinficēju pēc padomu laika sistēmas. Es tāds dinozaurs esmu, un starp citu kūdra pakaišiem arī no padomu laikiem. Jo 70. 80. gados audzējot vistas, lika pakaišos kūdru 15 centimetri. Kūdras labās īpašības ir tās, ka viņā dzīvo baktērijas, kuras sēd visus izkārnījumus. Viņas sākumā izkārnījumi sāk sadalīties, veidojās amoniaks, tālāk baktērijas ēd amoniaku, pārstrādā nitrītā, nākošās baktērijas pārstrādā nitrātā, un nitrāts principā nav nekaitīgs, bet ir ļoti labs mēslojums. Tātad šādi pakaiši pēc gada, teiksim tā, lietošanas tiek lesti pa taisno uz lauka. Skaidrs, jums būs jāpūdē kompostu kaudzē, ja? No, tā, šeit man ir pagājušā gada pakaiši. Te viņi žūst, labākos es izlasīju, jo šoreiz es iztīrīju visu, ja? Lai varētu izdezinficēt. Tad dezinficēšana es sevišķi neaizraujos, tāpēc, ka es uzskatu, ka jābūt baktērijām un dzīviem organismiem blakus citām dzīvām radībām. Vistām uztaisīt pārāk sterilas vietas, tas nozīmē, ka jūs pavājiniet viņu imūnsistēmu. Redz, kur ir pakaiši, kas bija visu pagājušo gadu. Šitī lielā dzīvoja gandrīz 10, viņām tur augšā ir vieta, kur iet. Uz šitādā būrī dzīvoja 10 strādniecības, kas man dēja olas, jā. Izņemt es no šeienes izņēmu lielos, ko var redzēt. Jā, reku pieņemsim var redzēt, kas ir pieblietējies. Puika. Redziet, šitāds te. Šitādu varat drupināt, varat miest ārā. Ja jūs viņu paostīsiet, jā, burtiski piebāžot pie deguna, viņš smaržos pēc zemes. Tās starp citi baktērijas, kas smaržo. Viņš smaržos pie zemes. Kaut gan šitien te ir kakājušas pār pa 10 vistām, jā. Jūs redziet, neko nevar redzēt. Praktiski viss ir sadalījies. Ir cieti klucīši, bet pārlaužot to klucīši, nav sūda. Te nav, te vienkārši, sakalts tāds, un viņam pat nav smaka. Nekāda, viņš smaržo pēc svaigas zemes. Tāpēc es jau nesaku, ka nevajag, vai slikti ir likt skaidrs. Vienkārši, manuprāt, kūdra ir daudz efektīgāka. Daudz efektīgāka, jo daudz labumu viņai ir, ja?
Un tā kā nesanāk laika tīrīšana un vispārējo, tad es izmantoju kūdru. Praktiski, lai baktērijas sāktu strādāt, es nelieku, jo tās mākslīgās baktērijām ir viena nelaime, viņas ļoti slikti vairojās. Tātad pagaidot praktiski rudenī ieliekot vistas iekšā, pēc mēneša jau baktērijas strādā un amoniaka smaka neparādās. Nu, ja parādās, tas nozīmē, ka ir pa maz pakaišu vai pakaiši pārāk netīri. Nu, tad ir jādomā, kūdrai es pieņemsim nevācu ārā, es uzberu kārtu virsū, pelnus un smaka nākošā dienā jau ir pazudusi, jā. Un pa skaidām runājot, nav viņas lētākas, ja tev nav pazīstama un tu nemeklē speciālas vietas, kurā kādreiz ir, kādreiz nav. Veikalā 300 litru kūdras maksā arī 10 eiro. Jā, salmi ir labi, salmi man patīk, bet būtu labi viņus samalt. Bet tagad vairāk nemaļ, granulas vairāk netaisa. Sienas nedara galīgi, neiesaku nekādā gadījumā, jo viņš slikti uzsūc mitrumu, un salmi un siena veido tādu paklāju. Vistas piemīda kopā ar saviem sūdiņiem un grūti izņemt, grūti iztīrīt, daudz jau rakstīja, kad tas ir sarežģīti. Tā kā kaut kā tā, ja ko vēl neatcerējos atbildēt, atvainojiet, nākošreiz varbūt tās ierakstīšu. Lai jums veicās, atā!